Mums ir tagad īsta deju skola ar vairāk kā 600 dalībniekiem, kuri dzied, dejo. Un tad man ļoti bieži uzdod tādu jautājumu, kā es veidoju dejas. Nu, kā man rodās koreogrāfijas, jo man viņi ir diezgan daudz, lai gan es nevarētu ar viņām daudz lielīties, ka nezinu kādas viņas ir, bet viņas ir pārdzīvojuši laika gaitu un dzīvo vēl joprojām un tiek dejotas svētkos. Man dejas pārsvarā. Es neesmu no tiem. Ir divu veidu horeogrāfija. Varbūt ir kāds trešais, ko es nezinu vēl veids. Ir horeogrāfija, kas taisa deju. Nu, veido, domā deju, ja? Un pēc tam piemeklē mūziku. Man ir gluži pretēji. Man vispirms eksistē mūzika. Un ja man mūzika attīsta kaut kādu iztēli kustībā, tad es to mūziku mēģinu taisīt dejā. Nu, lūk, man mūzika ir patikusi. Nu, man viņa patīk. Un es staigāju nedēļu, divas, man viņa te ierakstīta. Un tad es, ejot gulēt, viņu spēlēju. Un gulēt spēlēju tāpēc, ka man tāda vājība, jeb kaut kas tāds. Manas dejas pārsvarā top no rīta pamostoties. Mostos es ļoti āgri, es nekad ilgāk par 6 neguļu. Un tā kā tādā pusmiegā man sāk skanēt mūzika, bet nē, es neslēdzu mūziku, bet man ausīs viņa skan. Un tad es dejoju, nu, gultā, protams. Un gultā neko es ar kājām nevaru izdarīt, ko tad es darīšu gultā. Un tā sevišķi nevar, jo man jau sunīts uzreiz bruks visu un domās, kad es esmu nojūdzies. Es iztēlēju, es redzu apmēram, kā tas būs. Pie kā es redzu uzreiz tautas tērpā, uzreiz kostīmā. Man uzreiz apmēram zinu, kādu es gribu apģērbu. Un es pat iedomājos, kuri dalībnieki man to deju var dejot. Un tad es atnāku uz darbu. Un iepriekš es negatavojos, es eju uzreiz eksperimentēt zālē. Es nevaru viens pats izdomāt kaut ko, nu man neiznāk. Man vajag uzreiz dejotāju. Un tā es ieju zālē. Tā parasti tas sākās tā, ka es saku. Un šorīt es nosapņoju tādu un tādu deju. Tagad mēģināsim to. Un ziniet, pārsvarā nekas neiznāk. Lūdzu, ān! Tuvāk! Vēl, nebaidies. Viss ir pilnīgi savādāk. Un es ne tā būšu nosapņojis. Man tur sapnī likās skaistāk, bet viss tas foršāk. Un viņi nevar to izpildīt. Un tad es atmetu ar roku un mēģinu nākošā arī tā kaut ko domāt. Kā jums jāstāv? Brānis, pirmajā reizē puikām ir klusīta, un pēc tam vesels, ja? Un! Meita. Neiet ar tādiem puikām dzīvi. Palāri, pa kreisi galvā. Palāri, pa kreisi.
dejot, kurš katrs noteikti, ka nevar. Nu, bet man laimējies tas, ka no stingrās skolotājas Letiņas Cēsīs es nonācu valsts ansamblī un tur mana dievinātā deju skolotāja tajā laikā vadīja Helēna Tangieva Birzniece, ko latviešu tauta noteikti ļoti labi zina un atcerās. Un tā es nonācu tāda riktīga meistara rokās. Ja man būtu gājis viegli, nē, es jau pēc nedēļas ļoti vairāk negribēju dejot. Operas un baleta teātrī izsludināts bija konkurss, ko uzņem jaunas dejotājus. Un, protams, Tangieva Birzniece bija pazīstama ar danci, ar sunu un visu. Un viņiem atnāca uz mēģini un teica, viņa tā interesanti runāja. Dodiet to puiku, uz pie mani, es viņu izmācīšu par dejotāju. Nu, traks cilvēks, protams, es biju, jo man jau bija universitātes pēdējais kurs. Jau es strādāju diplomdarbu, tā es gāju dejot uz teātri. Un tad viņi man teica, es atceros, viņi man vienā izrādē kaut ko neizdarīja, un viņi teica, tu esi tāds dabas cilvēks, un tev ir tādi labi pleci, ka balerīna var gulēt uz taviem pleciem, kā gultā. Un tu esi tomēr tik tīzels un nevari to nodejot. Es pusstundu laikam visa baleta priekšā dabūju sēdēt uz ceļiem, jo es nebiju notupies. Baletā Rigonda es nebiju notupies bez roku palīdzības. Inscenētāja baletmeistare Tangieva Birzniece. Baleta pirmais cēliens noslēdzas ar Līgo svētkiem. Beidzot dabūju mammu uz operu, lai viņi atnāk, kā izskatās opera lauka cilvēks. Un viņi sēdēja beletāžā pašā centra lāzā gandrīz. Pēc izrādes saku, mammīt, vai tu mani redzēji? Viņi saka, nē, es tevi neredzēju. Bet kāpēc tas viens taisīja visu vēlāk par citiem? Es saku, bet mammīt, tas taču es biju. Ir dabīgi, nebija vēl iemācījies. Kļūdījos, cik tur es vēlāk darīju, nezinu. Tā bija ļoti jauka sezona. Teātris man ļoti labi uzņēma, lai gan profesionālā māksla un teātri, kas tas nav pašdarbība. Bet ko es vēl iegūtu dejodams teātrī, ka tā pati Helēna Tangieva Birzniece man ielika baleta skolā mācīties. Jo man daba bija devusi izvērsumu, kas ļoti vajadzīgs. Pleci. Pieaugušo klasē. Tajā laikā bija baleta skolā eksperimentālās pieaugušo klases. Un raksturdejas man bija pie Valentīna Bļinova, kur es vēl tagad dievinu. Bet no viņa man bija paniskas bailes. Jo viņš ļoti, kā var teikt, ļoti asi pasniedz. Apmēram tā kā es tagad. Liesma ir laimējies. Es ar Liesu strādāju no 61. gada līdz šim brīdim. Cik tas iznāk? Tas iznāk laikam 47 gadi. Iet jau laikam 47. Viņam nav mainījies vadītājs.
Kāpēc es varu? Nu, tāpēc, ka man patīk dejas māksla, mūzika patīk. Patīk redzēt skaistus cilvēkus, ne tikai uz skatuves dzīvē, jo, lai neapvainojas citi, bet dejotājs savā būtībā ir skaistāks nekā ielas cilvēku. Mūsdienas jaunieši, mūsdienas bērni, kas nodarbojas ar dejošanu. Uz ielas viņus var atšķirt uzreiz. Viņi nekad nav salīkuši, viņi nekad nav sakumpuši, viņi nekad nav stūrāji. Nu, nezinu, tas tā ir iegājies, kad... Piemēram, es arī ļoti brīvi visur, kur jūtos. Man nav nekāds tāds problēma. Vai es tikai nenogāzīšos, vai es kaut ko neizdarīšu. Nu, paldies Dievam, Dievs man ir palīdzējis, un vēl līdz šim vecumam pat man nav bijusi vajadzīga ārsta palīdzība. Tātad dejošana attīst arī palīdz veselības saglabāt. Elpošana taču dejošana palīdz nostādīt. Kas ir skaists cilvēks? Skaists cilvēks. Skaists cilvēks. Jā, nu tas tā, es domāju, ka tas ir tā ne jau skaists pēc ārējā izskata, bet savā būtībā. Jo es kādreiz tā domāju arī, nu varbūt, ka tas ir tāds prasts piemērs vai kā. Es piemēram redzu, viena skaista meitene ir noprecējusi, krahabora vieta. Bet tai skaistai meitenei droši vien kaut kas skaists patika tajā, tajā vīrietē vai kā. Tā ir kaut kas skaists, taču viena nav. Es te nerunāju, par seksu, tas ne. Tā nav manas puses debatēt par seksu. Bet cilvēks skaists, viņš visādā ziņā ir skaists. Tā es saprotu. Viņš kaut ko saprot no mūzikas, no dējas, no dziedāšanas. Kamdēļ cilvēks, kas absolūti neko ieracies savā, kā kurmīts alā, iet pa taisno, galvu nepagriežot. Un, teiksim, strādā un ražot to pašu, man jāsaka, nolādēt to naudiņu, bez kuras mēs neviens nevaram iztikt. Skaists cilvēks ir skaists cilvēks. Un skaists cilvēks. Bet ziniet, kāda man vēl ir pārliecība, lai tikai neapvainojas tie cilvēki, kas ir skaisti. Jo cilvēks ir skaistāks, jo viņš ir muļķīgāks, tāpat kā jo cilvēks ir bagātāks. Tad man absolūti pārliecība. Jo viņš ir muļķīgāks. Katrs cilvēks ir bijis mākslinieks dejā, jo arī tas, kas aiziet uz deju vakariem, viņš tomēr ir jau mākslinieks, tad, kad viņš jau kustās. Bet dejas māksla ir ārprātīgi grūta māksla. Jo nevelti, redziet, profesionāli ir dejotāji, baletdejotāji. Mana pārliecība, ka tie cilvēki vispareizāk ir fiziski veidotie. Ko nozīmē fiziski veidot? Jo mācoties baleta skolā, cilvēkam noliek pa vietām ilgu gadu treniņa laikā, tos kaulus, tās kājas. Redziet, es tā stāvu, viss ir normāli, es ilgstošā stāvi. Dzīvē cilvēks stāv kā, un tā vat notiek. Viņš var izvērst pēdas, var nogāzties. Mēs dejotāji, kas esam trenējuši klasiskajā baletā, mēs esam daudz stabilāki uz zemes. Un tad vēl jau jārunā par to, ka mēs sabiedrībā vienkārši labāk jūtam. Es neesmu sabiedrisks cilvēks, bet es redzu, kā man dejotāji, viņi ļoti labi jūtās, viņi kustās. Piemēram, kaut vai mazie bērni, viņš padejo kādu gadu, viņš jau savādāk jau skrien pa kāpnēm, viņš jau savādāk iet. Dejotāji fiziski ir ļoti attīstīti. Bez tam dejošana ārkārtīgi attīsta muzikalitāti un domāšanu.
Kas grūts ir dejošanā? Grūts dejošanā ir tas, ka tas ir fizisks treniņš. Tas ir fizisks treniņš, un, kā es jau teicu, baleta skolā mācās 9 gadus, lai saliktu katru muskulīti, katru kauliņu vietā. Man arī drusciņi laimējās pamācīties pie tāda slavena pedagoga kā Irēna Stroda. Nu, viņa bija agrāk pielikt tādus konsultantus no profesionāļiem. Liesmai mēs izvēlējāmies Irēnu Strodu. Ja redzētu viņas nodarbības, viņa pieiet klāt un parāda, ot, tev tas pirksts nav rokai kārtīgi, tas muskuls nav riktīgi. Ot, tur tu vēl nepareizi dari to. Un redziet, ja to 9 gadus māc, tad tas cilvēks attīstās savādāk. Es jau šo baltu dienu ļoti bieži lietoju krievu izteicienus, jo krievu valodā ir, kā saka, vieglāk drese. Tas nenozīmē, ka viņiem runāja krieviski, nē. Piemēram, krieviem ir tāds teiciens paciņis. Es stāvu pie stangas un stāvu. Es pasaku paciņis, un cilvēks nostiepjās. Tas ir tulkots nostiepjās. Latviski ļoti dumjiskāk, krieviski ļoti skaists. Nu, dejojot šīs te citu tautu dejas arī, es viņas nestudēju, nē. Es no laika gala uzskatīju, ka mans prestīžs celsies tad, ja es krievu deju lūkšu krievu baletmeistaru, ja es spāņu deju lūkšu spāņu baletmeistaru, baltkrievu baletmeistaru, poļu baletmeistaru. Un mūsu kultūras nams tā atbalstīja mūs, un es tiešām aicināju vienmēr attiecīgās tautas baletmeistaru, lai iestudētu dejismu. Tāpēc mums strādāja spāņu baletmeistari, ļoti daudz pie mums strādāja. Krievu baletmeistari, baltkrievu, ukraiņu, poļu. Un poļu dejas, tā ir kaut kā iznāca tā, ka ir mana stiprā puse, jo pat cik es zinu arī to poļu valodu. Un es pats bijis uzaicināts Polijā strādāt. Šausmīgi negribās palikt vecam. Un gribās vēl dzīvot un dzīvot. Un es nevaru saprast, kāpēc tas tā pasaulē iekārtots, kad cilvēks kādreiz arī beidz to dzīvošanu. Nu, man tā dzīve, es neteiktu, nav izdevusies. Man, principā, ir labi izdevusies dzīve, jo es esmu tik daudz cilvēkiem palīdzējis, tik daudz man skaistu attīstītu fizisku cilvēku, fiziski attīstītu apkārt bijuši un mākslinieki un viss kaut kas. Es esmu pavadījis dzīvi normālā, labā sabiedrībā, bez visām tām muļķībām, kas notiek tagad uz ielām un visur, kur. Bet, nu, es ļoti vēl ceru. Varbūt izdomās kāds zāles, un es vēl varēšu 100 gadus dzīvot. Nu, Parīzē ir kaut kas tāds. Nu, tagad jau es esmu bijis, reizes 6 noteikti. Un to es nerunāju tāpēc, ka visi tā saka. Un laikam visi tā saka, ka tas tiešām tā arī. Pirmkārt, apgaismojums uz ielām savādāks ir. Un kaut kā cilvēki savādāk. Un, piemēram, man ļoti patīk teiksim, es esmu palaidnis vai ko, bet man, piemēram, patīk Piegaļie laukums ar visu savu nakts dzīvi. Es neeju tur viņu izbaudi, fiziski tā izbaudīt, bet man patīk redzēt, kā tas viss tur notiek, cik tas ir, kā cilvēki atverās arī citai dzīvē. Skaistas zemes ir ļoti daudz. Anglija, piemēram, Londona. Ļoti, ļoti, ļoti patīk. Kamienes esmu iemīlējis tādā. Iemīlēju tiešām dēļ, mūzikā, vispār mākslā. Bez tā jau es nevaru nevienu brīdi, un ja es nemīlētu to dēļ, to mūziku. Tad es arī tādu darbu nestrādāju. Ko dzīve?
Žēl, ka tik daudz gadu. Bet, ziniet, es jau tos gadus nejūtu. Tad, kad es ieju treniņu zālē, varbūt, ka kāds no jauniešiem pat pasmīn, bet man tāda pati uzvedība, kā viņiem ir. Un es ar viņiem jūtos kā līdzīgs ar līdzīgu. Es nekad neesmu atļāvis sev uz jūs uzrunāt. Tas viss atsvešina cilvēkus. Nu ko, vispār ņemot, ka tagad es savēlku tā galvas kopā, man ir iznācis tā, ka tā kā Krilova fabulā, Strekozai Muravē, tas laikam ir skudra un sienāzes. Nu, es, protams, esmu tas sienāzes. Nu, es nebrīdi neesmu nožēlojis, ka man nav ģimenes, jo tas tā man bioloģiski nav ģimenes, bet man ģimene ir šeit, klubā, Liesma. Man te ir apkārt vairāk kā 600 bērni, jaunieši, vidējā paudze, vecāki bērni. 1000 ir izgājuši caur manu skolu. Tie man visi ir bērni, man pilna pasaule ir ar bērniem. Tas ir mans apmierinājums. Mīlestība, tur bija ar visu to manu svaidīgo dzīvi, ar visu. Bija mīlestības, jā. Tagad vēl viena kolektīva vadītāja, slavena kolektīva vadītāja ir mana mūža mīlestība, kurai es zvērēju, ka es neaprecēšos, ja viņa man neprecēs. Es domāju, aizvest mājas klavieru, sākt spēlēt. Bet tas būtu muļķīgs, viņa vecumā, ko māžoties. Es spēlēju pat saviem dejotājiem. Ka nebija vairs izējas. Bet tas bija gadus 30. Novīsti. Āda. Jā, viņi tā kā tomēr atmirst šūnas. Nu, tas jā. Nu, tur jau var visādi spriest. Man agrāk ļoti patika kosmētika. Vai, kas man bija mājās. No ārzemēs savests. Un tā viņš arī stāvēja, tā viņš tika izvests ārā. Bez lietošanas. Jā, tā ir plastiskās operācijas. Kodolplastiskā operācija, tev ķermenis tik un tā ir vecs. Nu, tās aktrises un viss, kas tur tā ir. Viena brītiņa ir smuki. Nu, piemēram, es aizēju man var uztaisīt jaunu, es tā varu iedomāties. Un zini, kā var sevi redzēt jaunu? Uz vienu īsu brītiņu. Olas dzelteni. No visu seju un āda savelkās un pilnīgi jauna seja. Visas grumbas pazūd. Bet es tikai uz īsu brīdi un tā sajūta tāda. Tu redzi, ka tev seja līdzena, bet izskats jau ir pēc ārprāta, pēc pērtiķa, tad zeltenu mazs. Grumbas taču ir ne jau tikai uz sejas. Grumbas ir arī uz visu ķermeni, uz rokām. Paskaties, tā var redzēt. Ka paliek kaut kas vecāks. Viens, divi, ojojojojoj. Augšā, 2, 3, 4. Šito pirkstu turies grīdā. Vēlreiz, un 1, 2, 3, 4. Skats uz priekšu. 4. Vēlreiz, 1, 2, 3, 4. Malac,